Sveicināti! Es, Ēriks Niedre, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām, notikumi, par kuriem lasījām, dzirdējām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kuri ietekmē mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. 5. sērija – 2002. gads. Lielās bailes no milēniuma, 4 tanki Latvijai, vēsturiskā uzvara pār Krieviju, katra otrā sieviete pie mums ir pērkama, Ulmanis un Munters uz lielā ekrāna, Ļeņins un Staļins mājo Lietuvā. Pasaule ar bažām gaida 2000. gadu. Skeptiķi biedē, tūkstošgadas mijā visi datori sajūgs prātā. Dators gadus vienu no otra atšķir pēc pēdējiem cipariem. Ja tās būs 2 nulles, tad elektroniskais prāts to uztvers kā 1900. gadu. Kas notiks tālāk, grūti prognozēt. Ļaunākais scenārijs – datorsistēmas uzkārsies un no ierindas izies atomelektrostacijas, kodolierīču kontrolas sistēmas un banku datu bāzes. Realitātē gan velns nav tik briesmīgs, kā to mālē. Datorspeciālisti ir labi pastrādājuši un nekādi nopietni incidenti tūkstošgadus mijā nenotiek. Taču bez nelaimēm 2000. gads neizpaliek. Barenca jūrā mācību torpēdas nejauša sprādziena rezultātā nogrimst Krievijas atomzemūdene Kursk. Daļa apkalpes iet bojā uzreiz, daļa tiek iesprostota nogrimušajā zemūdenē. Krievijas tālākā rīcība ir apbrīnojami lēnīga. Vispirms Krievu flote mēģina zemūdenes apkalpi izglābt saviem spēkiem, kaut gan piemērotas tehnikas tās rīcībā nav. Norvēģu un Britu ūdens slīdēji piedāvājums palīdzēt tiek pieņemts pēc vairāku dienu pārdomām. Tas ir par vēlu. Visi 118 apkalpes locekļi ir gājuši bojā. Tikpat traģiska katastrofa piemeklē arī Rietumu Eiropu. Parīzē nogāžas leģendārais aviolaineris Concorde. Visi 113. esošie cilvēki iet bojā. Katastrofas iemesls – pacelšanās brīdī lainera šasijas riepa tika sabojāta uz kādas atlūzes, kas mētājās uz skrejceļa. Viens gumijas gabals trāpa lidmašīnas motorā un tas aizdegas. Principā jau nelaimes gadījums, bet tik un tā Concorde laineri pēc pāris gadiem tomēr tiks noņemti no trases un kļūs par muzeju eksponātiem. Latvijai labas ziņas. Oficiāli tiek uzsāktas sarunas par mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā. Saeima pieņem iestāšanās stratēģiju, valdībai regulāri jāatskaitās par tās izpildi. Vēl viens jaunums visiem eiropiešiem – tiek pieņemta pamattiesību harta. Cilvēkam ir tiesības uz dzīvību un nevienam nedrīkst tikt piespriests nāves sods. Cilvēku tirdzniecība un piespiedu darbs ir aizliegti. Visiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību, taisnu tiesu, kā arī uz vārda un pārliecības brīvību. Tādi ir galvenie hartas principi. Vecajā Eiropā gan daudziem svarīgākas liekas ikdienišķas problēmas. Strauji ceļas degvielas cenas un tās jūtami ietekmē zemnieku un autopārvadātāju biznesu. Īpaši neapmierināti ir franči un briti. Viņi iziet ielās. Lielbritānijā saniknotie protestētāji pat bloķē degvielas piegādes benzīna tankiem. Rezultātā 3000 uzpildes stacijas nākas slēgt, jo benzīns ir beidzies. Neko daudz gan protestētājiem neizdodas panākt. Degvielas cenas ceļas visā pasaulē, un viena atsevišķa valdība tur neko iespaidot nevar. Ja nu vienīgi ieviest padomju modeļa sociālismu, kurā valsts degvielas tirgu tur savās rokās un regulē benzīna cenas un normas. Taču šādam režīmam komplektā nāk arī dažas nepatīkamas lietas. Kādas? To var redzēt nesen atklātajā padomju pieminekļu parkā Lietuvā. Padomju laiku pieminekļu parks. Ideja par to lietuviešu uzņēmējam Vilijumam Maļinauskam ienāca prātā jau 90. gadu vidū. Tomēr ceļš no idejas līdz realizācijai izrādījās neparasti grūts. Iebilda gan nacionāli noskaņotie politiķi, gan katoļu baznīca. Argumenti – viss, kas saistīts ar komunistisko režīmu, ir noziedzīgs un tāpēc iznīcināms. Kāda tur Ļeņina pieminekļa izstādīšana? Tiem vieta vien teorētiskajā vēstures mēslainē vai pavisam reālajā pilsētas izgāstuvē. 1998. gadā Lietuvas valdība tomēr atļāva Maļinauskam ierīkot pieminekļu parku
parku netālu no Druskiniņu pilsētas. Taču nekur nebija teikts, ka parks tik tiešām tiks ierīkots. Daļa deputātu premjerministru Vagnori, kurš bija devis šādu atļauju, pasludināja teju vai pa nodevēju. Tomēr Maļinauskam izrādījās abrīnojami stipri nervi, un 1999. gadā viņš uzsāka parka ierīkošanu. Vēl pēc gada tas bija gatavs. Proletariāta vadoņi Marks, Ļeņins, Staļins, bronzā lieti un granītā kalti. Pirmais čekas priekšnieks Feliks Edmundovičs Dzeržīnskis, Bariņš vietēja mēroga lietuviešu komunistu un vēl. Pavisam te ir 86 padomju laika pieminekļi. Ej, skaties un brīnies, pie kādu tēlu kājām mēs savulaik esam likuši ziedus. Ar dažiem to autoriem parka saimniekam pirms pāris gadiem sanāca saķeršanās. Badīgie tēlnieki aģidās, ka papildus treknējiem komunistu honorāriem viņiem pienākas arī autoru tiesība atlīdzība. Pagaidām gan viņi neko nav saņēmuši. Māksla pieder tautai. Tā savulaik sludināja komunistu vadoņi, un parka saimnieks šim vecajam lozungam sliecis pievienoties. Ar laiku ekspozīcija tika papildināta. Tagad te ir gan gulagu nometnēm veltīts stūrītis, gan bibliotēka, gan aģitpunkts. Par piemiņu var iegādāties nozīmīti ar Ļeņina profilu, krūzīti ar PSRS ģērboni un pat mērglāzi, atbilstoši katra vadoņa ietilpībai. Mārketings te darbojas pilnā sparā. Ir pat bērnu rotaļlaukums un neliels zoodārs ar pāviem, lamām un kamieli. Tas viss pa 20 litiem jau 4 latiem. Tik maksā ieejas biļete, un turistus tas tiešām interesē. Nedomāts, necerēts, bet pēdējos gados tieši Grūtu pieminekļu parks ir kļuvis par Lietuvas turismu objektu numur 1. Senās pilis un muzeji par tādiem apmeklētāju tūkstošiem var tikai sapņot. Parka dibinātājs Maļinausks 2001. gadā pat saņēma Ig Nobel balvu. It kā parodija par Nobel prēmiju, it kā diezgan nopietna starptautiska balva. To pasniedz par sasniegumiem, kas sākumā liekas smieklīgi, bet pēc tam liek padomāt. No vienas puses pieminekļu parks ir izklaide un ironisks atskats uz mūsu socialistisko pagātni. No otras skumjas atmiņas par komunistu valdīšanas laikiem, kad jau kāda brīvdomība bija aizliegta. Katrā ziņā uz pārdomām šie vecie pieminekļi tiešām rosina. Nemieri plosa ne tikai veco Eiropu. Arī potenciālajās jaunajās Eiropas Savienības valstīs cilvēki dumpojas. Latvijā lielākie nemieri cēlāji ir zemnieki, kuri prasa lielāku valdības atbalstu. Viņi pat bloķē dažus robežu kontroles punktus, tādējādi radot problēmas autopārvadātājiem. Nemazākas problēmas šoferiem Briestrī galvaspilsētā. Tur uz dižu saiet pulcējas Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvji. Tāda mēroga pasākumu Rīga vēl nav pieredzējusi. Pilsētā pulcējas ERAB pilnvarnieki un to pavadošās personas, lai lemtu, kur un kā turpmāk ieguldīt naudu. Augstos viesus, kopskaitā vairāk nekā 2000 cilvēkus, jāuzņem godam. Tādēļ pasākumi sapulces organizēšanai sākas jau gadu iepriekš. Tiek kapitāli izremontēts un pārbūvēts Kongresu nams. Svētki arī viesnīcniekiem un restorānu īpašniekiem. Ciemiņiem taču vajag kaut ko ēst un kaut kur gulēt. Kopumā pasākumu rīkošana izmaksā ap 3 miljoniem latu. Taču neapmierināto nav, ja nu vienīgi autovadītāji, kuriem nākas kādu brīdi pasēdēt sastrēgumā, dodot ceļu sanāksmes delegātiem. Apmierināti paliek arī sanāksmes dalībnieki. Tik labu uzņemšanu, kā Rīgā, līdz šim viņiem nesot gadījies piedzīvot. Pavisam pretējs viedoklis par Latviju ir Krievijai. Tā mums atkal pārmet fašisma slavināšanu un vēstures pārrakstīšanu. Kritikas iemesls tiesas priekšā stājas bijušais sarkanais partizāns Vasilijs Kononovs. Viņa vadītā vienība kara laikā visai barbariskām metodēm cīnījusies pret vāciešu atbalstītājiem vai par tādiem uzskatītajiem. Taču partizānu uzbrukumā bojā gāja arī mierīgie iedzīvotāji. Krievija nostājas apsūdzētā pusē un pasludina Kononovu par nelokāmu cīnītāju pret fašismu. Akcijā Brīvību Kononovam iesaistās arī Kremlim opozīcijā esošie nacionāli boļševiki. Vairāk šīs organizācijas biedri iebruka Pēterbaznīcas tornī un piedraud to uzspridzināt ar līdzi paņemtajām granātām. Viņu prasības atbrīvot ieslodzījumā esošos biedrus, kara veterānus un atteikties no virzības uz NATO. Laika apstākļi gan nāk par sliktu Nacbolu publicitātei. Biezajā miglā tornī izkarinātos lozungus lāgā nemaz nevar redzēt. Un arī beidzas
akcija bez īpaša trokšņa. Policijas specvienība diletantiskos teroristus arestē. Ja ERAB sanāksmes rīkošanai valstī naudas pietiek, tad ar citu projektu Latvijas Nacionālās bibliotekas celtniecību ir bēdīgāk. Tas, ka biblioteka ir vajadzīga, visiem ir skaidrs, taču nav skaidrs, kur ņemt līdzekļus tās būvēji. Varianti tiek piedāvāti dažādi. Valdība piedāvā pieskaitīt noteiktu summu Latvenergo rēķiniem, tādu kā elektrības nodokli, ko novirzītu bibliotekas celtniecībai. Valsts prezidenti ieminas par nodokli luksusa precēm. Nopirka, piemēram, dārgu televizoru, pāris latus ziedo gaismas pilī. Ko par to visu saka deputāti, kam jāpieņem galīgais lēmums? Neko, nekādu kompromisu meklēšana. Vienkārši bibliotekas celtniecība tiek atlikta līdz labākiem laikiem. Izrādās, ka tauta pati spēja parūpēties par svarīgu lēmumu pieņemšanu. Lai nepieļautu Latvenergo privatizāciju, tiek rīkota parakstu vākšana. Rezultāti ir negaidīti pārliecinoši. Vajadzīgo 130 000 parakstu vietā savākti gandrīz 300 000. Sabiedrības viedoklis ir tik nepārprotams, ka šādos apstākļos referendumu rīkot vairs nav lielas jēgas. Politiķi piekāpjas un atsakās no Latvenergo privatizācijas plāniem. Turpmākā diskusija par Latvenergo notiks nevis par uzņēmumu privatizēšanu vai neprivatizēšanu, bet gan par tā monopolu saglabāšanu vai likvidēšanu. Tā būs diskusija par izvēli starp konkurenci un brīvo tirgu vienotā atvērtā Eiropā un valstiski sociālistisku stagnāciju Krievijas pažobelē. Vai valdībai nebūtu beidzot laiks ne tikai deklarēt acīm redzamo izvēli, bet arī precīzi un izsmeļoši izskaidrot un pamatot, kā iecerēts likvidēt elektroenerģijas monopolu, kas var nākt vietā un ko no šādiem pārkārtojumiem iegūs valsts iedzīvotāji. Kamēr vieni skaita parakstus pret Latvenergo privatizāciju, citi skaita pašus skaitītājus. Latvijā notiek pirmā neatkarības laiku tautas skaitīšana. Rezultāti nav diezko iepriecinoši. Salīdzinājumā ar 89. gadu, tad notika iepriekšējā skaitīšana, mūsu skaits ir samazinājies par 10%. 2 375 000. Tik daudz iedzīvotāju ir Latvijā. Valmiera kļūst par pirmo pilsētu Latvijā, kas naktīs aizliedz alkoholisko dzērienu tirdzniecību. Valdība un parlaments pēc tam ilgi diskutēja, vai pašvaldība vispār drīkst pieņemt tik nopietnu lēmumu. Drīz vien valmieriešu piemēram sekos visa Latvija. Lai nācija nenodzertos, tiks pieņemts likums, ka veikali alkoholu drīkst tirgot tikai līdz 10:00 vakarā. Latvijas armija kā dāvinājumu saņem čehu tankus, 3 gabalus, gluži kā īstus. Patiesībā tie arī ir īsti, tikai nav domāti karošanai. Latvijas armija tankus plāno izmantot kā uzskates līdzekli. Saka, lai karavīrs zina, kā izskatās tanks un kādu troksni tas rada. Tad īstā kaujā nebūs bail no pretinieku bruņu tehnikas. Par tankiem Latvijai nav jāmaksā, par to atvešanu gan 57 000 latu. Rīga piedzīvo terora aktu. Gaišā dienas laikā Universāla veikalā Centrs viens pēc otra nogrāna 2 sprādzieni. Bumbas bija ievietotas veikala mantu glabātuvē. Vairāk nekā 30 cilvēki guva ievainojumus, bet mantu glabātuves darbiniece gāja bojā. Iespējamo vaininieku policijai gan vēlāk izdevās aizturēt, taču terora akta motīvs tā arī palika neskaidrs. Biznesa attiecību kārtošana kriminālām metodēm vai kas cits. Pirmo reizi pa ilgiem laikiem publika stāv rindā, lai noskatītos jaunu latviešu mākslas filmu Aidara Graubas Baiga vasara. Kino stāsta par padomju karaspēku ienākšanu Latvijā 1940. gadā. Sižets ir panaivs, arī ar milzu budžetu filma nevar lepoties, bet tik un tā visi ar interesi to skatās un pēc tam savā starpā pārspriež. Tas taču ir mūsu kino. Latvija debitē Eirovīzijas dziesmu konkursā. Norises vieta – Stokholma. Ko uz turieni sūtīt? Protams, labākos no labākajiem – grupu Prāta vētra. Puiši abur publiku, uzstājas godam un ar dziesmu My Star izcīna augsto 3. vietu. Maksimālo punktu skaitu mūsējiem piešķir balsotāji no Igaunijas, Somijas, Norvēģijas un Beļģijas.
Pasaules hokeja čempionāts norisinās tepat netālu, Sanktpēterburgā. Mūsu komandai pati principiālākā ir spēle pret Krieviju. Pretiniekiem laukumā NHL zvaigznes ar krievu raķeti Pāvelu Burē priekšgalā. Rezultāts ir sensacionāls. Latvija uzvar ar 3-2. Lielā mērā pateicoties mūsējo vārdsargam Artūram Irbem. Visa Rīga līksmo, fani maršē pa ielām un skandē Irbi par prezidentu. Kādēļ Latvijā tik ļoti fano tieši par hokeju, nevis futbolu vai basketbolu? Manuprāt, tas ir tāds vēsturisks sentiments ar ideoloģisku piegaršu, jo es atgādināšu, ka mēs jau krieviem sākām mācīt hokeju spēlēt, un pēc tam viss tālākais, kas attīstījās pēckara gados ar Daugavu, ar Rīgas Dinamo, tur bija stāsts par to, ka mēs redzējām šajā komandā kaut kādu tādu kā ar revanšismu, tādu kā cīnītāju garu, un fanoja it kā par Rīgas Dinamo. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka fani jau tribīnēs fanoja par latviešiem, kas spēlē šajā komandā. Vai mūsu hokeisti ar savu spēli ir pelnījuši tādus fanu pūļus? Ja nebūtu pelnījuši, nebūtu šie fani. Un fani ir tāds kā indikators, kas parāda, ka viss ir pareizi. Ja komanda labi spēlē, ja pat zaudē, bet labi spēlē, ja cenšas, ja atdod sev visu šai cīņai, tad ir arī līdzjūtējs, jo līdzjūtēji piemānīt nevar. Un tas ir tas, kas acīm redzot vispilgtāk parāda šo Latvijas hokeja fenomenu. Eiropas Savienība tiek paplašināta, un līdzinējie vadības principi vairs īsti neatbilst jaunajai situācijai. Kā nekā, dalību valstu ir kļuvusi par 10 vairāk, un nākotnē to skaits vēl palielināsies. Kā izdarīt tā, lai visi būtu apmierināti un laimīgi? Jaunos vadības principus iestrādā tā saucamajā Nicas līgumā. Tas paredzēja izmaiņas Eiropas Savienības institūciju struktūrā, bet pats galvenais noteica dalību valstu balsošanas kārtību un kā tiek skaitītas balsis. Jaunā kārtība paredzēja lielāku svaru tā saucamo veco un bagāto valstu viedoklim. Taču, kā izrādījās, ne visi par to bija sajūsmā. Līdz šim latviešiem Īrija asociējusies tikai ar īru pabiem Vecrīgā un Gines salu. Tagad īri ir tie, kas var aizlikt kāju priekšā Latvijas ceļam uz Eiropas Savienību. Referendumā par Nicas līgumu apstiprināšanu 500 000 īrijas pilsoņu nobalsoja pret, un ar to pietika, lai Eiropas Savienības paplašināšanās process būtu nobremzēts. Arī tā ir demokrātija. Kādēļ gan īri tā rīkojās? Galu galā ilgu laiku tieši Īrija bija viena no trūcīgākajām Eiropas valstīm, un no nabadzības tā lielā mērā izkļuva tieši ar Eiropas Savienības atbalstu. Vai tiešām viņiem žēl, ka tādu pašu palīdzību saņems austrumeiropieši? Zināmā mērā tā tomēr ir taisnība. Nicas līgumā formulētie Savienības pārvaldes principi cilvēkus interesē mazāk, kuram gan bija laiks un vēlēšanās lasīt visu līguma tekstu. Eiropas Savienība, redzot šādu protesta balsojumu, izdara secinājumus un veic skaidrošanas darbus. Saka, dārgie īru draugi, jūs netiksiet apdalīti. Un vispār, kādēļ gan jūs tā darat pāri jaunajām dalību valstīm? Īri tā kā nokaunas un pēc gada nākamajā referendumā tomēr atbalsta Nicas līgumu. Paradoxālā kārtā pēc pāris gadiem tieši Īrija kļuva latviešiem par tādu kā apsolīto zemi. Tūkstošiem cilvēku devās uz turieni peļņā. Nicas līguma parakstīšana ir vēsturisks notikums, taču to aizēno 11. septembra terora akti Savienotajās valstīs. Arābu izcelsmes teroristi nolaupa vairākas pasažieru lidmašīnas un 2 no tām ietriecas Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra torņos. Gandrīz visa pasaule sastingst šausmās pie televizora ekrāniem, vērojot tiešraides kadrus. Gandrīz 3000 bojā gājušo. Tāda ir baisā statistika. Atbildību par tiem uzņemas starptautiskā terorista organizācija Al-Qaida un tās vadītājs Osama bin Ladens. Viņš var justies apmierināts. Amerika ir apkaunota, bet avio kompānija bizness visā pasaulē nonācis kraha priekšā. Cilvēkiem teroristu dēļ jau tā bail lidot, bet papildus problēmas vēl rada arī īpašie drošības pasākumi lidostās. Arī Eiropas Savienība drīz vien pieņems vienotus noteikumus aviācijas drošībai. Par laikiem, kad rokas bagāžā līdz varēja ņemt manikīru šķērītes un dzērienu pudeles, varam aizmirst.
Asinis brēds pēc atriebības. Savienoto valstu prezidentam Džordžam Bušam nākas kaut ko darīt, lai atrastu un sodītu Amerikas pilsoņu nāvē vainīgos. Tālu nav jāmeklē. Osama bin Ladens atrodas Afganistānā, kur viņam patvērumu sniedzis talību režīms. Tā vadoņi atsakās teroristi izdot, vien ir ar mieru bin Ladenam palūgt atstāt valsti. Ameriku šāds risinājums neapmierina, un tā sāk militāru operāciju Afganistānā. Talībus ātri vien izdodas satriekt, taču Osama bin Ladens ir kā ūdenī iekritis. Viņu nav izdevies atrast vēl šobaldien. ASV prezidents Džordžs Bušs jau tagad izteicies, ka sācies pasaules karš. Vai tas ir 3. pasaules karš vai starpkarš starp 2. un 3. es nezinu. Karš ir sācies. Kara eskalācija ļoti lielā mērā atkarīga no tā, vai amerikāņi ievēro starptautiskās konvencijas, kuras paši ir parakstījuši, vai viņi ievēro ANO un tās statūtus, vai arī uzskatīs, ka 3. teroristu lidmašīna ietriecās ANO un tās vairs nav. Traģiskie terorakti Amerikā paradoxālā kārtā nāca par labu Latvijas mērķim iestāties NATO. Vēl pirms gada rietumvalstis visai izvairīgi vērtēja Latvijas izredzes pievienoties aliansei, taču tagad viss bija mainījies. Sākoties karam pret terorismu, svarīgs bija arī mazo valstu atbalsts. Taču visai drīz sapratām, pievienošanās NATO nav dāvana. Arī mums pašiem jādodas uz karstajiem punktiem. Traģiskie notikumi Ņujorkā visu vienā mirklī mainīja. Par ienaidnieku numuru 1 kļuva starptautiskais terorisms, bet cīņā pret to sabiedroto nekad nevar būt par daudz. Jau 2 mēnešus pēc teroraktiem NATO publiski pauž atbalstu Latvijas iestājai aliansē. Pārsteidzošā kārtā arī Krievijas nostāja vairs nav tik kategoriska kā agrāk. Teroristu netrūkst arī Krievijā, tādēļ Maskava ir gatava šajā jomā ar NATO sadarboties. Tiesa, drīz vien Kremļa jūtas pret NATO un Baltiju tajā atkal atsals. Ne visi Latvijas iedzīvotāji priecājas par NATO paplašināšanu. Tos savus ādas var izbaudīt Velsas princis Čārls. Vizītes laikā, kad britu troņmantnieks dodas pie brīvības pieminekļa, pret viņu tiek sarīkots savdabīgs atentāts. Daugavpils skolniece un Nacionāla bolševiku partijas biedrene Aļina Ļebeģeva karalisko personu iepļaukā ar neļķu pušķi. Tā viņa paudusi protestu pret Latvijas virzību uz NATO un karu Afganistānā. Strīdus izraisa ne tikai lielā politika vien, domas dalās arī par pieminekļiem. Uzņēmējs Jevgeņijs Gombergs ir atjaunojis Krievu cara Pētera I pieminekli. Tās 20. gadsimta sākumā slējās uz tagadējā Brīvības ielas un Raiņa bulvāra stūra. Vecajā vietā to likt, protams, nevar, bet Rīgas dome, kurai Gombergs Pētera I grib atdāvināt, tā arī nespēja izdomāt, ko ar dāvanu iesākt. Pilsētas svētkos tas uz brīdi tiek novietots parkā, taču pēc neliela skandāla to novāc un mēģina atdāvināt Sanktpēterburgai. Taču arī Krievi no pieminekļa oriģināla atsakās. Viņiem pietikšot ar kopiju. Tā nu beigās Pēters ar visu zirgu vēl šobaldien stāv uzņēmēja Gomberga pagalmā. Pieminekli tātad mums nevajag, taču no Eiropas Savienības pirms iestāšanās programmas, jeb SAPARD naudas, gan neviens ir nedomā atteikties. Daļa naudas nonāk lauksaimniecībā, bet daļa tiek lauku turisma attīstībai. Gan pilsētnieki, gan ārzemju viesi brauc skatīties uz stārķiem, stirnu bukiem un zivju tīķiem. Cilvēku labklājības līmenis aug, bet Latvijas koprodukta pieaugums izrādās straujākais Austruma Eiropā. Nu jau latvietis Eiropā var justies kā gana turīgs cilvēks un bez bažām doties apceļot pasauli. Gadu tūkstoši mija. Laiks, kad ceļojums uz ārzemēm varēja atļauties ne tikai izredzētie vien. Cilvēki sāk vairāk pelnīt, radās aizvien jaunas turisma kompānijas, kas konkurences apstākļos bija spiestas nolaist cenas. Nu jau pat pensionāri varēja atļauties nosacīt tos ceļojumus uz Čehiju un Vāciju, kas maksāja 150 latus. Galvenais pārvietošanās līdzeklis gan palika tas pats vecais labais autobus. Tikai tagad autobusi bija jaunāki un ērtāki. Nevajadzēja vairs uztraukties par to, vai darbosies kondicionieris un varēs uzvārīt ūdeni. Pieredzējušākie ceļotāji gan zināja, ka par ērtībām vajag parūpēties laikus. Ja gribēsi izgulēties, vienam pasažierim nepieciešamas 2 sēdvietas.
Labākie ceļojuma biroji jau automātiski turistam piedāvāja 2 sēdvietas. Netik labajos par otru bija jāpiemaksā. Savādāk, ja gribēja izstiepties, nācās gulēt šeit, ejā pa vidu. Sākumā ceļojuma biroji piedāvāja traukt ar autobusiem līdz pat Eiropas otrai malai, Francijai un Spānijai. Vēlāk šāda prakse atmira, pārāk tāls un nogurdinošs ceļš. Ērtāk bija lidot un pēc tam pārsēsties autobusā. Tomēr tuvākajos maršrutos Austrum Eiropa, Vācija, Austrija autobus palika galvenais transporta līdzeklis. Īpaši ceļotāja kategorija – hokeja fani. Ja pasaules čempionāts notika tikpat Eiropā, tad ceļā devās autobusu kolonna ar fanu simtiem un tūkstošiem. Ēdamo un pats galvenais dzeramo ņēma līdzi. Nekur citur tik lēta šņabja un konservu nebija. Lai nerastos problēmas ar muitu, šņabi pildīja minerālu ūdens pudelēs. Nebija paredzēts, ka Vācijā viena persona varētu ievest spaini vodkas, taču ar likumīgo litru fanam, protams, bija par maz. Tas tika iztukšots jau pirms Lietuvas robežas sasniegšanas. Arvien pieprasītāki kļuva čarterreisi uz siltajām zemēm – Grieķiju, Kipru, Ēģipti. Īpaši pieprasīta bija Turcija. Iemesls – zemās cenas. Ja paveicās, Turcija varēja izbraukāt par mazliet vairāk nekā 100 latiem. Protams, uz augsta līmeņa servisu par tādu cenu cerēt bija grūti, taču ar sadzīves ērtībām mūsu cilvēku nenobiedēsi. Zemajām cenām bija vēl kāds izskaidrojums. Laikrakstos parādījās turismam veltītās lapas, un tajā pēdējā brīža piedāvājumi. Grupu uz Turciju gandrīz nokomplektēta, pēc 4 dienām jālido, bet vēl 2 vietas palikušas brīvas. Tās turisma kompānija ir gatava notirgot par puscenu. Ja vari pāris dienās saposties ceļā, kāpjam lidmašīnā un laižam! Turisti brauc ne tikai no Latvijas uz Eiropu, bet arī no Eiropas uz Latviju. Īpaši ārzemju turisti tiek aicināti apmeklēt Rīgas 800 gadas svinības, kas notiek augustā. Tie, kas atbrauc, nav vīlušies. Tāda mēroga pasākumu Latvijas galvaspilsēta vēl nav piedzīvojusi, un tādas ļaužu masas arī nē. Svētku galvenajā dienā tiek lēsts, ka pilsētas centrā apgrozās miljonus cilvēku. Rīgas svētki ir patiešām grandiozi. Pilsētas centrā uzstājas dejotāji un dziedātāji, tepat uzstādīts arī garš ēdienu degustācijas galds. Pie Brīvības pieminekļa visas dienas garumā notiek lielā kopdziedāšana, bet pa kanālu kuģo laivas un plosti ar dažādu laikmetu personāžiem. Vakarā iespējīgs salūts 20 minūšu garumā. Smaga diena krodziniekiem. Viņi nav rēķinājušies ar tādu tautas pieplūdumu, un jau pusdienu laikā visi vecrīgas krogi ir izēsti tukši. Durvis ver vēl viena jaumbūve. Norvēģu kompānijas Linstow International kapitāla pārbūvētā viesnīca Latvija. No vecās padomju laiku ēkas tajā palicis vien nosaukums – karkas un pamati. Viss pārējais būvēts no jauna, no stipri modernākiem materiāliem. Nav aizmirsts arī kazino, naktsklubs un bārs viesnīcas augšstāvā ar lielisku skatu uz pilsētu. Laipni lūdzam, dārgie viesi! No gadiem ilgās krīzes atkopjas uzņēmums, ko daudzi jau uzskata par mirušu – Rīgas vagonbūves rūpnīca. Tā saņem pirmo ārzemju pasūtījumu. Pēc Baltkrievijas pasūtījuma atjaunot dīzeļu vilcienu. Pirmajam pasūtījumam seko nākamie, un savus labums tiek arī mums. Sāk atjaunot arī Latvijas dzelzceļa pasažieru vilcienu sastāvus. Zviedru režisors Pols Holanders uzņem filmu par Latviju. Tās nosaukums – Bye Bye Beauty, un Rīga tajā nav atainota pārāk pievilcīgā gaismā, kā Eiropas mēroga prostitūcijas centrs, uz kuru bariem brauc izklaidēties skandināvu vīrieši. Daži režisora apgalvojumi ir maigi izsakoties diskutabli. Piemēram, ka katra otrā Latvijas sieviete esot pērkama. Izceļas pat starptautisks skandāls, kas drīz vien norimst. Latvijas puse nolēma, ka nav vērts ar saviem protestiem taisīt Zviedram bezmaksas reklāmas kampaņu. Vēju pilsētas titulu un pludmales klātbūtni Liepājā nolēma izmantot brāļi Meģņi, Raivo un Mareks.
Pašā vasaras plaukumā 20. un 21. jūlijā te notiek pirmais Baltic Beach Party. Princips vienkāršs – jautra pludmales ballīte ar dejām, ierēpšanu un skaļu jautrību. Vienīgā atšķirība no privāta tusiņa – par ieeju jāmaksā un svinētāju pūlis – oi, cik liels. Mūsu tautas jaunākā daļa to pieņem ar sajūsmu, un no 7,000 gadā apmeklētāju skaits pieaug līdz cienījamiem 62,000 2007. gadā. Latvijas bankas prezidents Einārs Repše paziņo, ka vairs nespēja noraudzīties uz Latvijas politikā notiekošajām nejēdzībām. Tādēļ viņš nolēmis dibināt jaunu partiju un kļūt par tās vadītāju. Taču, lai tas notiktu, tautai ir jāsmet naudiņa viņam vienreizējām honorāram. Tas nodrošinātu jaunā politiķa neatkarību no lielo sponsoru vēlmēm. Politiskie konkurenti un politologi šausminās, kā nu tā var. Taču cilvēki tiešām ziedo. Neoficiāli, kā vēlamā summa minētais $1 miljons, gan nesavācas. Taču 277 977 lati, 49,950 ASV dolāri, 3,732 eiro un 373 Kanādas dolāri Repšes kontā iebirst gan. Vai kādā rietumu demokrātijas valstī cilvēks, ejot politikā, varētu atļauties pieprasīt honorāru? Teorētiski, kāpēc ne? To, es domāju, varētu darīt jebkurš. Bet ja runā par Repšes kungu konkrēti un par viņa piedāvājumu sabiedrībai, tad pēc viss tā sliktā, kas par to ir pateikts, vajag saprast arī laikam viņa motivāciju. Es tā domāju, ka tā viņa motivācija bija mēģinājums uzstādīt diagnozi politiskai videi. Cilvēks pasaka, es gribu par savu darbu, nākamo darbu, avansā saņemt ap miljonu, eiro, latus, dolārus, vienalga kādas naudas vienības. Un sabiedrība piekrīt tam un sāk to maksāt. Tad viens ir uzstādījis diagnozi un pārējie to apstiprina. Tā diagnoze tāda, ka politika ir biznesa. Un ja cilvēks iet tajā, tad viņš grib nopelnīt. Un Repšes kungs pasakot, es būšu tīrs, es nepelnīšu, samaksājiet man jau iepriekš. Tas ir tāds savdabīgs mēģinājums gūt to pašu likumīgi, pēc labas gribas, pēc labas vēlmes, nevis likt saprast, ka visi tie, kas iegājuši politikā, būdam ievēlēti, sāk to naudu taisīt kā biznesu. Es domāju, tā bija tā pamatlieta, ja atgriežās pie tiem rietumiem. Rietumos man ir grūti iedomāties, ka šodien kāds to varētu izdarīt. Tas tiktu uztverts noteikti kā ekstravagants solis, nezinu. Varbūt tās krīzes laikos notiek visādi brīnumi, un es varu pieņemt, ka kādā valstī tāds politiķis gūtu lielu popularitāti kā saudabis, kā oriģināls ceļu meklētājs. Gada sākumu 12 Eiropas valstis sagaida ar satraukumu un cerībām. To ierastās naudas vietā stāsies eiro banknotes un eiro centu monētas. Kā nu būs? Vai viss noritēs bez starpgadījumiem? Un kā iedzīvotāji uzņems jauno naudu? Bažām ir savs pamats, jo tik vērienīga naudas reforma, kurā puse Eiropas pāriet uz vienotu valūtu, pasaulē vēl nav piedzīvota. Dzīve pierāda, ka satraukumam nav pamata. Viss norit bez starpgadījumiem. Eiro laikmets ir sācies. Uztraukums pirms eiro ieviešanas ir saprotams. Tik vērienīgu naudas reformu pasaule vēl nav pieredzējusi. Notiek tā nevis vienā valstī, bet veselās 12, pie tam vienlaikus. Nepiepildās ļaunākās prognozes, ka veikalnieki metīsies izmantot izdevību, lai pārcenojot preces no markām un frankiem uz eiro, uzliktu tām piecenojumu. Šur tur tā patiešām gadās, taču lielākoties, ja arī kāds uzcenojums ir, tad minimāls. No dabas katastrofām gan eiro nevienu nepasargā. Vasarā lielu daļu Eiropas piemeklē postoši plūdi. Sevišķi smagi tie skar Čehiju, Slovākiju, Vāciju un Austriju. Prāga tādus plūdus nav pieredzējusi 200 gadus. Aplūst ielas, no ierindas iziet metro, bojā iet zoodārza zvēri. Tikpat smagi klājas vāciešiem. 30,000 cilvēkiem nākas pamest savas mājas. Finansiālie zaudējumi grandiozi. Pa visām valstīm kopā apmēram 10 miljārdi eiro. Latvijas tuvāko apkaimi gan plūdi neskar. Mūs sasniedz tikai to atbalsis. Runā, ka autoplačos parādījušās mašīnas no plūdu zonas. Visādi citādi labas un ētas. Tikai mitrumu un nelielu smaciņu gan ārā no tām dabūt ir gandrīz neiespējami. Vēl kāds Eiropas Savienības jaunums.
tiek ieviesta Eiropas valodu diena. Uztraukumiem, ka vienotā Eiropa kā ceļa rullis pārbrauks pāri visām valodām, aiz sevis atstājot tikai lielākos, nav pamata. Tieši pretēji, valodu diena domāta, lai uzsvērtu Eiropas tautu un valodu daudzveidību. Katra no tām ir sargājama un lolojama. Pati Eiropas Savienība rāda priekšzīmi. Visu dalību valstu oficiālās valodas ir arī Savienības oficiālās. 3 no tām - angļu, franču un vācu - ir darba valodas, taču dokumenti tiek tūkot arī pārējās 20. Dārgi? Jā, toties nevienam nav pamata justies aizvainotam. Eiroparlamentā darbojas arī praktikanti no Latvijas. Jauni cilvēki, kuri savu nākotni vēl saistīt ar kādu no Eiropas Savienības institūcijām un kā brīvprātīgi apgūst darba pieredzi. Izrādās Latviju pārstāv mūsu valsts pilsoņi, bet ne latvieši. Jā, ar labi apgūt latviešu valodu tomēr jūtams, ka iemācītu, nevis dzimto. Atcerējos, ko man par atšķirībām runājot ar skolāniem latviešu un krievu skolā stāstīja Eiropas Savienības informācijas centrā Latvijā. Latvieši vairāk jautājot par to, kas Latvijai draudot, ja iestāsimies Eiropas Savienībā, bet krievi par iespējām, kuras viņiem Savienībā radīšoties. Gada nogalē Latvija saņem ilgi gaidīto un loloto uzaicinājumu pievienoties Eiropas Savienībai. Tā ir labā ziņa. Netik labā ziņa ir tā, ka mums ātri jāpiemērojas Eiropas spēles noteikumiem un jāveic dažas reformas. Daļu no tām finansē Eiropas Savienība. Daudzi jau satraukumā berzē rokas. Tūlīt mums kā par reni sāks birt Eiropas nauda. Nauda patiešām birst, tomēr ne tik daudz, kā dažām abām gribētos. Briselē tiek apstiprināta FARE programma, kuras ietvaros arī Latvijai paredzēts finansējums integrācijas veicināšanai, muitas un policijas darbu uzlabošanai, nodarbinātības stratēģijas izveidošanai un citiem projektiem. Tas viss jauki, taču gribas vairāk. Eiropas Savienības vecās valstis un potenciālie jaunpienācēji sāks stīvēties par subsīdiju apmēriem. Jaunās valstis vēlas lauksaimniecības tiešos maksājumus saņemt tikpat lielus kā vecās. Turpretīm Eiropas Savienība piedāvā mazāku apjomu, kas ar katru gadu pieaugtu. Beigu beigās gan izdodas panākt kompromisu, tomēr īsti apmierinātas kandidātu valstis šajā ziņā nav. Savukārt Eiropas Savienība nav apmierināta ar Latvijā valdošo korupciju. Reaģējot uz pārmetumiem, Latvija beidzot apņemas izveidot īpašu iestādi. Tās nosaukums – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, saīsinājumā KNAB. Sākums daudzsološs, tikai tālākie notikumi ar vien vairāk sāk atgādināt komēdiju. Politiķi spriež un spriež, taču nekādi nevar atrast birojām gana cienīgu vadītāju. Kandidāti tiek brāķēti viens pēc otra. Tam nav pieredzes, šim reputācija ne tāda, tam tur vēl kāda cita vaina. Viens pēc otra tiek rīkoti konkursi un tikai 4. beidzot tiek atrasts vīrs, kas pēc vairākuma domām derētu KNAB direktora krēslam. Līdzinājais drošības policijas priekšnieka vietnieks Guntis Rutkis. Viņš gan nostrādās tikai gadu, un tad amatu atstās veselības problēmu dēļ. Un komēdija ar nosaukumu Meklējam KNAB direktoru atsāksies ar jaunu spāru. Kandidātus veitīs nes cik reizes, līdz apstāsies pie Alekseja Loskutova, kuru arī pēc pāris gadiem patrieks. Latvijai steigšus arī jāiemācās glabāt noslēpumus, gan savus, gan vēl jo vairāk svešus. Šādu ieteikumu saņemam ceļamaizei reizē ar Prāgas sametā izskanējušo uzaicinājumu iestāties NATO. Nāks pārskatīt līdzinējo valsts noslēpumu glabāšanas kārtību un noslēgt pieeju slepenai informācijai nepārāk uzticamām personām. Kā nekā, tagad mūsu rokās nonāk arī NATO dokumenti, kuru pazaudēšana var radīt lielas nepatikšanas visai aliansei. Tomēr kopumā ar piemērošanos NATO prasībām mums sokas labāk nekā piemērošanos Eiropas Savienības noteikumiem. Varam pat palepoties ar to, ka Latvija iestāšanās sarunas ar NATO sāka pati pirmā no jaunajām valstīm. Vēl viens iemesls lepnumam – NATO rīkotajā bērnu zīmējuma konkursā ar nosaukumu Droša pasaule uzvar meitene no Latvijas – valcēniete Sabīna Dreimane. Viņas zīmējums tad arī tiek iekļauts vēsturiskā Prāgas samita pastkaršu komplektā. Kā viens no iemesliem, kādēļ Latvijai jāiestājas NATO, tiek minēts tas, ka ārvalstu investoriem labāk patiks naudu ieguldīt valstī, kas ir kolektīvas aizsardzības sistēmas daļa. Tā teikt, tad viņu nauda būs drošībā. Var jau būt, ka investoriem tas tiešām ir no svara. Taču arī bez ārzemju investīcijām Latvijā parādās ar vien jauni un jauni uzņēmumi, un daudz no tiem piedāvā līdz šim neredzētas izklaides.
Golfs. Par šo Latvijai tik eksotisko sporta veidu zinājām vien tik, cik Holivudas filmās redzēts. Miljonāri baltās biksēs ar cigāru zobos laiski daudza bumbiņu pa zālienu pārnājot darījumus. Arī Latvijā pirmie golfa spēlētāji bija tiešām bagāti cilvēki, kuri ar šo kaiti sasirguši ārzemēs. Citur jau arī nebija kur. Latvijā tāda īsta golfa laukuma nemaz nebija. Viss mainījās, kad latviešu hokejists Sandis Ozoliņš, pats liels golfa cienītājs, sadomāja Rīgas pievārtē bijušajā izgāstuvē ierīkot savu golfa laukumu. Pāris gadu darba, ieguldīti vairāk nekā 3 miljonu latu un projekts tika īstenots. Golfs vienā mirklī kļuva par modes lietu. Spēlēja biznesmeņi, turisti, žurnālisti, aktieri un dziedātāji. Dažiem sanāca, dažiem nepārāk, taču abos gadījumos soma ar Callaway golfa nūjām un Lacoste Crackles ļāva justies kā izredzēto kluba biedriem. Redziet, es dodos spēlēt golfu. Uz golfa fona bowlings. Tā tomēr tāda proletāriska izklaide. Staipīties ar smagām bumbām un ripināt tās pa celiņu. Tas tomēr, ziniet, ir fizisks darbs. Taču latvieši no smaga darba nebaidās, un varbūt tāpēc bowlings ātri vien iekaroja popularitāti. Viens pēc otra atvērās vairāk bowlinga klubi. Purciemā, Pārdaugavā, Ķengragā, vēl šur tur. Pat vienā otrā lielveikalā varēja šopingu apvienot ar bowlingu. Kamēr dāmas iepērkas, vīri ripina bumbas. Vai otrādi? Kārtīgs klubs piedāvāja vēl papildus izklaides iespējas – kafejnīcu, saunu, gaisa hokeju, skvošu. Bowlinga zālē varēja atzīmēt vārdu un dzimšanas dienas. Ko tas sēdēs pie galda, ēdīs un dzers? Labākai sadalāmies komandās un izkustamies. Paintballs. Tā jau vairāk tad vīru rotaļa. Laiki, kad te vai katrs otrais valkāja formu, karavīra, zemesarga vai policista, palika 90-tajos, taču krāmēties ar šaujamajiem vīriem gribējās. Paintballs šādu iespēju piedāvāja pēc pilnas programmas. Puišu kompānijas uzlika aizsargmaskas, ņēma rokās krāslodīšu šaujamos un izgāja uz kartakas. Aci pret aci, stobru pret stobru. Kurš izmanīgāks un veiklāks, tas izšauj pirmais. Kurš lempīgāks, tam jaka ar krāsu un viņš skaitās beigts. Sākumā kara spēles norisinājās slēgtās telpās, pagrabos un citos nomaļos stūros. Pieaugot pieprasījumam, attīstījās arī infrastruktūra. Jau kārtīgs paintball laukums atradās zem klajas debesis, un tajā bija vairākas būves, lai spēlētājiem būtu kur slēpties un ko aizstāvēt. Ļoti populāri izklaide korporatīvajos pasākumos un lieliski iespēja beidzot paņemt uz graudu priekšnieku. Kartings – vēl viena atrakcija, ko tā vien šķiet radīs uzņēmumu personāla daļu vadītāju dievs. Ideāls veids, kā stiprināt kolektīvu, noskaidrot patiesos līderus, veicināt konkurenci un tādā garā komandas ceļojošie kausi, turklāt tādā nepiespiesti rotaļīgā gaisotnē. Labi izklaide arī individuālajiem sportistiem. Nekāda īpaša sagatavošanās vai papildus izdevumi nav nepieciešami. Atnāc uz trasi, noīrē kartingu un ķiveri par pārdesmit latiem un uz priekšu. Turīgākie jaunās izklaides cienītāji iegādājās pat savus individuālos kartingus. Vidusmēra spēkrats maksāja tā ap 2000 latu. Ar ko sliktāks par pirmo formulu, pat piedestāls un šampanietis atradīsies. Te vēl viss lipīgs no iepriekšējiem uzvarētājiem. Vienīgi trases Monako ielās nav. Tiesa, asi izjūta cienītāji drīz vien kartingus nomainīja pret strītreisu, kāpa savos bembjos un trauca pa lielveikalu stāvvietām. Jaunas izklaides iespējas cilvēkiem piedāvā arī televīzija. Pēdējais modes kliedziens – realitātes šovi. Pārsteidzoši, cik viegli ir iekarot auditorijas uzmanību. Pietiek iemitināt vienā dzīvoklī vairākus cilvēkus, kuru gaitām seko kameras, lai augsti reitingi būtu nodrošināti. Vēlāk gan šovu dalībniekiem dod sarežģītākus uzdevumus un ar vienkāršu kopā būšanu un kašķēšanos vairs nepietiek.
Realitātes šova uzdevums panākt, lai skatītājs sēž pie televizora kā pielipis un laiku pa laikam tērē naudiņu, balsojot par vai pret kādu no šova dalībniekiem. Vieglāk to panākt, ja šova dalībnieki veic kādu uzdevumu, ko publika novērtē. Piemēram, dzied. Latvieši ir dziedātāja tauta un tādēļ īpaši liela piekrišana ir talantu fabrikai un tam līdzīgiem dziedāšanas šoviem. Pateicoties līzinga saņemšanas iespējām, Latvijā nopietni sāk attīstīties jauno automašīnu tirgus. Autosaloni atveras viens pēc otra. No kaimiņiem gan atpaliekam. Igaunijā autotirgotājiem vidēji mēnesī izdodas pārdot 2 vai 3 reizes vairāk jauno mašīnu nekā Latvijā. Pagaidām uz ielām vairāk ir veco mašīnu. Tādēļ gada auto nosaukumu pelnījis lietots 3. sērijas BMW. Ilgu laiku tas ir jauniešu sapņu auto. Nepārāk dārgs. 10 gadus vecu var dabūt par nepilniem $5000. Toties jaudīgs. Prāts nevienmēr tiek jaudai līdzi, un daudzi tieši ar šādu auto nositas. Latvija triumfē Eirovīzijas dziesmu konkursā. Pirmo vietu izcīna Marija Naumova ar dziesmu I Wanna. Dziesma nav tā pati izcilākā, toties Marijas priekšnesums nevienu neatstāja vienaldzīgu. Noslēdzas tas ar tādu kā nelielu striptīzu. Turpmākajos pāris gados šo paņēmienu savā arsenālā ņēma Teju vai katra otrā Eirovīzijas dalībniece. 30. decembrī uz turpmāk ikgadējo disko nakti Ķīpsalā pulcējas 4000 līdzīga gada gājuma apmeklētāji. Turpmāk auditorija augs un pēc 5 gadiem sasniegs jau 9000. Pirmā pasākuma oga ir atzimusi Eolika un agrākie lenšu dižokeji. Simbolisks pasākums. Priecājas paudze, kas atmodas sākumā bija jaunie un varošie, bet tagad kļuvuši par veterāniem. Jūrmalā sākas vērienīga atpūtas kompleksa celtniecība. Te top Līvu akvaparks, lielākais ūdens atrakciju parks visā Austrumeiropā. 211 metrus garš ūdens nobrauciens, caurule, kurā cilvēks šļūcot sasniedz 60 km ātrumu. Lūk, dažas no parka atrakcijām. Apmeklētājiem durvis tas vērs pēc gada un drīz vien kļūs par iecienītu atpūtas vietu. Pēc garām diskusijām beidzot apstiprināta reklāmas devīze, ar kuras palīdzību Latvija mēģinās piesaistīt ārvalstu turistus – Zeme, kas dzied. Nomainīts arī vecais logo ar cielaviņu pret jaunu. Uz tā redzams stilizēts jūras horizonts ar dejojošu cilvēku figūrām. Devīze gan izpelnās kritiku kā neizteiksmīga, savukārt logo cilvēciņus asprāši salīdzina ar dzērājiem. Paralēlas izrādās pravietiskas, jo pēc pāris gadiem tieši ierēbis britu vīrietis kļūs par vidējo statistisko turistu mūsu zemē. Vai Latvijā ir speciālisti, kas spēj skaidri definēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli par valsts tēla centrālajām vērtībām? Ja ir, tad kāpēc ārzemnieki zīmīgi smīkņā par Rīgai 800 logo, dēvējot to par kardiogrammu? Kāpēc par Rīgas simbolu te izvēlēts gailis, kas tik lieliski asociējas ar petuhu vai koku? Kāpēc no mārketinga, reklāmas un brenda perspektīvas tev ģeniālā ideja par Latviju kā Baltijas atslēgu ir pamesta putekļainos arhīvos? Latvijai ir jāizvēlas savu pozīciju. Mēs varam būt zeme, kas dzied, bet vai tam ir kaut mazākais sakars ar izaicinājumiem, ko mums izvirza globalizētā rītdienas pasaule? Laika periods 2000–2002. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās lietas, priekšmeti un apģērbi. Sāksim ar vidējo algu. Tā 155 lati, kas atbilst $260. 8. Žigulis $500. Litrs 95. benzīna 38 centīmi. 3 istab dzīvoklis Zolitūdē $20,000. Portatīvais dators Kompakt $3,000. Kas plauktos? Zelta zivtiņa. Pirmā mobilo sakaru priekšapmaksas karte, ko piedāvāja kompānija Tele2. Tobrīd gan tā vēl saucās Baltcom GSM. Otrs mobilo sakaru operators Latvijas mobilais telefons sākumā nikni protestēja. Priekšapmaksas kartes nesot labas, jo ļauj izmantot zaktus telefonus. Tomēr zelta zivtiņa guva tādu piekrišanu, ka LMT nekas cits neatlika, kā vien aizmirst savus pārmetumus un laist klajā savu priekšapmaksas karti. MP3 atskaņotājs. Miniatūras nieks
cilvēks, kas paveica lielus darbus, būtībā iznīcināja visu to ierakstu industriju, kas bija pastāvējusi gadu desmitiem. Kāda vēl un pēc pirkt veiklā kompaktdisku, ja ir iespējams to pašu mūziku, ielādēt mūzikas failu atskaņotājā par velti, pārspiest no draugiem vai sameklēt internetā. Pirmo modeļu atskaņotājos gan sevišķi daudz mūzikas nesatilpa, labi, ja 200 dziesmas, taču ar katru gadu atmiņas izmēra auga. Spilvas tomātu mērce. Vispār jau augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums Spilva darbojās jau sen, taču ievērojama piedāvājuma paplašināšana sākās 90. gadu beigās. Tomātu mērces, burciņu zupas, dārzeņu salāti, ievārījumi. Viss vietējā ražojuma, viss garšīgs un kvalitatīvs. Datora, šķidro kristālu ekrāns. Plāns, elegants, skaists. Sākumā pienācās tikai priekšniekiem. Vēlāk cenas kritās un biroji masveidā pārgāja uz plānajiem monitoriem. Un ne jau tikai biroji vien, ar laiku nonāca tik tālu, ka šādi ekrāni rēgojos veikalos pie kasēm un pat sabiedriskajā transportā. Jau no 80. gadiem pazīstamos skrituļdēļus nomaina daudz ērtāka un stabilāka konstrukcija – skrituļslides. Ja esi gados jauns un neesi tīzls, tad tā bija goda lieta – pārvietoties ar skrituļslidām. Lielākie meistari priekšroku deva dārgiem modeļiem ar sevišķi izturīgiem un maināmiem riteņiem. Diletanti iztika ar veikalos pirktajām vai meža parkā iznomātajām. Automašīnu individuālās numura zīmes. Nu kā izdarīt tā, lai mans auto atšķirtos no kaimiņu vāja? Jānopērk īpaša numura zīme ar uzrakstu Ēriks. Ieraudzīs tādu uz ielas un uzreiz būs skaidrs, kas sēž pie stūres. Vai vismaz radīsies viela pārdomām, piemēram, ieraugot numuru Super. Katrā ziņā nepamanīts spēkrats noteikti nepaliks. Lēts šis prieks nebija, maksāja 500 latus. Sākumā tas likās dārgi, taču ar laiku gribētāji saradās tik daudz, ka cenas nācās pieckāršot. Digitālā fotokamera. No vienas puses ērti, ja kaut ko ieraugi, uzreiz spied pogu, nepatiks bilde, vēlāk izdzēsīsi. Pazuda īpašā fotografēšanas sajūta, ko radīja vecās filmiņu kameras. Tad 3 reizes bija jāpadomā pirms knipsēt, lai velti neizniekot filmiņu. Apģērbs. Ikdienā tas top brīvāks. Džinsi, krekli, topi. Ja kungam jāizskatās solīdi, viņš vairs nemetas pārdrošos eksperimentos un izvēlas klasisko uzvalku. Aktuāls kļūst arī amerikāņu 80. gadu seriāls Dinastija. Tajā 25-35 gadus vecs cilvēks meļas idejas par to, kā bija toreiz. Modē kokteļkleitas, paplašināta plecu daļa un lielas bantes apakšā. Tās sievietes vēl pēdējā brīdī pirms ballītes nopērk humpulās. Savas tendences modē ievieš arī princeses Diānas pāragrā nāve. Sievietes, cenšoties kopēt Diānu, cenšas ģērbties konservatīvāk un dažkārt arī vecmodīgāk. Tā bija dokumentālā seriāla Atgriešanās Eiropā 5. sērija. Nākamajā reizē 2003.–2005. gads. Melnais Kārli, tev nav taisnība, latviešu futbolisti Eiropas čempionātā, receptes ierēbušu draugu glābšanai, uz Berlīni par 5 eiro, Eirokomisāra meklējumi, nekustamo īpašumu bums. Visu labu! Līdz nākamajai sērijai!